Man ģimene ir mana mīlestība. Tā sajūta, ka tu aizej mājās un zini, ka tev kāds gaidīs un gribēs ar tevi parunāt, apjautāties, kā gāja. Ģimene nozīmē, ka tev apskauj, ka tev uztais ēdamo un kad tev pavada kopā laiku un ka tev mīl. Kad mamma palīdz visu mājas darbus mācīties, vēl tētis palīdz mācīties arī. Ģimene, mīlestība, kompānija, pavadīt laiku kopā, aizbraukt kaut kur. Mamma, tētis, māsa, brālis. Vistuvākie cilvēki, un viņi ir visvairāk tie cilvēki, kurus es mīlu. Mīlestība, prieks, draudzība, aizsargāt viens otru. Ģimene man nozīmē būt ar cilvēkiem, palīdzēt viens otram un iegūt jaunus draugus. Man ģimene nozīmē svarīgas personas, kas vienmēr ir jāatbalsta, jebkurā brīdī. Ģimene ir kopā pavadīts laiks un mīlestība. Man ģimene nozīmē ļoti daudz, kā piemēram mīlestību, ko dod, un ļoti lielu atbalstu. Ir īpaši no mammas un tēta. Bučs mammai. Mīlestība. Manuprāt, ģimene ir tas cilvēks, kam var uzticēties. Ģimene nav istaba ar 4 sienām un logiem vai durvīm, bet tas ir cilvēks, kuram tu tiešām zini, ka tu vari pateikt visu. Un tu zini, ka tas cilvēks nenosodīs, bet pateiks nevis to, ko tu vēlies dzirdēt, bet ko tev vajag dzirdēt. Man ģimene nozīmē laimi, skaisti pavadīti vakari kopā, smiekli, Saprašanās un mīlestība. Kuri vecāki, māsas, brāļi, oma un ops. Man ģimene ir mīlestība, prieks un laime. Mīlestība. Man ģimene dzīvē ir ļoti svarīga lieta, jo mani grūtos brīžos atbalsta vienmēr mamma, tētis un visvairāk māsa. Ģimene ir tas, kur tu esi piedzimusi un kas tev arī māca nākotnē, kas tu būsi, un arī tā ir daļa no tevīm. Un tētis, kad visi kopā kaut ko dara. Jauki cilvēki. Kad taisa ēst, kad var apskaut, kad brauc visādos ceļojumos. Ģimene ir vienmēr, viņi būs vienmēr tavs atbalsts, viņi būs vienmēr tur priekš tevis, un tu vienmēr vari viņiem uzticēties. Ko es mīlu? Radinieki. Mīļa, jauka, palīdz iegūt zināšanas, braucam ekskursijās, izrāda apkārtni. Mīlestība. Radinieki, cieņa, palīdzība, jautri brīži. Laipnība pret citiem ģimenes iemītniekiem un mīlestība pret saviem vecākiem. Līdz tev tu saka labs paudzes. Piemēram, saka, tev izdosies viss kaut kas. Ģimene ir, kur dzīvo mamma, tētis, un viņi visi ir draudzīgi, viņi nekaujās, un viņi viens otram palīdz. Tētis, mamma, tuvinieki. Ģimene ir mīlestība, laime, tavs atbalsts un kas tev palīdz, kad tev ir grūti brīži. Ģimenei, kad pamostas kopā no rīta, taisa brokastis un pavada laiku kopā. Ģimene nozīmē, ka tu vajag visu prasīt kaut ko, ja tev ir kādas grūtības vai tev ir kaut kas nomāk vai kāds ar pāri. Man ģimene ir viss. No manas personīgās pieredzes ģimene ir mīlestība. Tev lai ir mīlestība un prieks, dāvanas. Mīlestība. Tev arī tuvākie radi, ar kuriem tu pavadi katru dienu kopā un kurus tu ļoti mīli. Mamma, tētis, māsas, dzīvnieki, pāļi, māsītes, opis, ome, pālēni. Tā, kuru citreiz arī iepriecina un mīl. Palīdz man mācīties, uzmundrina mani un izrāda mīlestību, kad man to vajag. Ģimene ir vismīļākā un svarīgākā. Ģimene man liekas vissvarīgākā lieta pasaulē.
bez ģimenes vispār nekā nevar būt. To, kas man mīl, un to, ko es zinu, un ko es arī mīlu. Ģimene ir, kas man izaudzināja. Laime, prieks. Ģimene ir manējā mīlestība. Ģimene ir arī vecāki un bērni. Mīlestība. Brāli, mamma, tētis, kas vēl suņi, kaķi. Man ģimene nozīmē to, ka viņi ir ļoti tuvu, kas tev vienmēr palīdzēs un atbalstīs, kad tev to tiešām vajadzēs.